Iepriekšējās prezentācijās mēs apskatījām, kā klienta darbinieks dokumentus var pievienot MFL sistēmai, kā viņš var mainīt parametrus, kā viņš var šo rēķinu iesniegt vadībai. Tajā prezentācijā mēs apskatījām, kādā veidā vadītājs pieņem lēmumu par dokumentu tālāku virzību, respektīvi apstiprina un nodrošina dokumentu iesniegšanu grāmatvedībā vai arī atgriež to atpakaļ iesniedzēju. Šajā prezentācijā mēs turpinām skatīties procesu un apskatīsimies, kādā veidā grāmatvedis iesniegtu dokumentu sāk apstrādāt. Šobrīd mēs esam grāmatvedis. Visticamāk, mēs to darām tāpēc, ka mēs uz e-mail esam saņēmuši uzdevumu par to, ka uz mūsu vārdu ir reģistrēts jauns uzdevums. Tiešām, ieejot iekšā Assign to me, mēs redzam, ka šajā te mapītē ir divi rēķini. Ir izveidots citu veidu uzdevums, kas ir tieši sasiets kopā ar pašu rēķinu, tāpēc mēs redzam nevis uzdevumu kā tādu, respektīvi gaišo kvadrātiņu, bet mēs redzam pašu rēķinu, un šeit mēs redzam, ka Assign to grāmatvedis, ja tad grāmatvedis ir tekošais tad lietotājs, klients iesniedz jaunu rēķinu, izvērtējiet dokumentu, pieņemiet lēmumu par tālāku virzību, un šo lēmumu mēs pieņemam, izmainot dokumenta parametru grāmatveža lēmums vērtību. Skatāmies, parametrs grāmatveža lēmums viņam ir vērtība, lēmums nav pieņemts. Mēs uzskatām, ka šis rēķins ir pieņemams grāmatvedībā un ir jāuzsāk tā apstrāde. Divreiz klikšķinām jebkur parametru zonā, pieņemam grāmatveža lēmumu, pieņemt apstrādē. Tikko mēs to esam izdarījuši, sistēma automātiski nomaina dokumentu stadiju, un mēs redzam, ka stadija šobrīd jau ir dokuments pieņemts apstrādē grāmatvedībā. Savukārt otram rēķinam stadija vēl ir tā pati iepriekšējā, dokuments apstiprināts iesniegts grāmatvedībā, savukārt grāmatveža lēmums par šo rēķinu vēl nav pieņemts. Atkal ir ļoti grūti nomaldīties, jo šeit mums ir uzdevuma apraksts, kas saka sekojošo, ka mums ir jāizmaina šī te lēmuma tālākā, jāpieņem lēmums, jāizmaina dokumentu parametru grāmatveža lēmums vērtība, un tad attiecīgi sistēma šo dokumentu novirzīs tālāk. Mums kaut kas nepatīk, un šajā gadījumā grāmatveža lēmumu mēs izvēlamies citu. Tad mums ir iespēja viņu nosūtīt atpakaļ koriģēšanai apstiprinātājiem, un apstiprinātājs mums ir klienta vadītājs, vai arī mēs viņu varam nosūtīt koriģēšanai atpakaļ iesniedzējiem, respektīvi tam klienta grāmatvedim, kurš ir viņu izveidojis. Un visbeidzot, mēs varam arī dokumentu noraidīt, bet šajā gadījumā dokuments atkal nonāks savu veidu strupceļā, viņš tālāk netiks virzīts, un tur arī paliks dzēsts uzņēmuma uzdevums, šis rēķins no sistēmas nebūs, bet nekādu apstrādi grāmatvedībā arī ar viņu nevarēs veikt. Šajā gadījumā mēs gribam, lai uzņēmuma vadītājs tomēr vēlreiz šo te rēķinu apstiprina. Un tāpēc mēs viņu nosūtam koriģēšanai apstiprinātājiem. Un pievienojam komentārā to problemātiku, kas mums ir lūgums pārliecināties, vai patiešām tas ir pamatoti. Grāmatvedis ir konservatīvs cilvēks, viņš mēģina pārliecināt vadītāju, vēlreiz ielūkoties šajā rēķinā. Mapītē Assign to me uzdots mums ir saglabājies tikai viens rēķins. Un tas ir tas rēķins, kurš ir pieņemts apstrādes grāmatvedībai. Ja mēs šobrīd uzmetam acis dokumentiem apstrādes procesā, tad mēs redzam, ka dokumentu apstrādes procesā mums ir divi rēķini. Viens no viņiem ir pieņemts apstrādē, un otrs ir atgriezis dokumentu apstiprinātājiem koriģēšanu. Tas ir tas dokuments, ko mēs atgriezām vadītājiem. Lūk, tālāk vadītājs attiecīgi saņem šo te paziņojumu, viņš vēlreiz viņu apstiprina, un pieņemsim, ka tad viņš atgriežas, tas cikls sākās no jauna. Savukārt mēs šobrīd strādāsim ar to rēķinu, kur mēs esam pieņēmuši. Un kas mums būtu ar viņu jādara? Rakstīts, kad apstrādējiet, koriģējiet parametrus, maksājums sagatavots, maksājuma sagatavošanas datums, kā arī dokumentu datums, reģistrācijas numuru, tildē un partners. Principā tātad šeit ir 5 parametri, no kuriem 2 attiecās uz maksājumu. Ja mēs gribam veidot maksājumu, tad mēs viņu veidojam un norādām maksājuma sagatavošanas datumu. Un otrs, ka ja mēs viņu reģistrējam tildē, mums viņš jānorāda ir attiecīgi 3 parametri. Bez tiem 3 parametriem viņš netiks uzskatīts par apstrādātu. Tad mēs viņu varam vaļā. Pieņemsim, ka mēs to maksājumu uzdevumu esam izveidojuši, mēs esam šodien tekošajā datumā, tekošais datums vienmēr parādās šeit. Ja tas ir cits datums, tad mums ir jāspiež kalendārīts labajā pusē. Lūk, ja mēs viņu nospiežam,
tad stādīju automātiski nomainīt, ir sagatavots maksājuma uzdevums, bet nav atspoguļots tildē. Ja? Un vēl joprojām assign to me mums saglabājās, viņš saglabājās šajā te mapītē. Bet, ja mēs ieejam dokumentu apstrādes procesā, mēs redzam, ka stādīja nedaudz citu. Turpinot apstrādi, mēs viņu esam ievadījuši tildē, mēs atrodam attiecīgos parametrus. Reģistrācijas numurs no tildes, pieņemsim, ka viņš ir šāds te. Partneris mums jau ir norādīts, dokumentu datumu mēs pārbaudam, viņš ir pareizs, mēs viņu spiežam. Un šeit mēs redzam sekojošu lietu, ka stādī mums ir apstrāde pabeigta, dokumenta reģidēšana ir slēgta. Visbeidzot, mēs ejam iekšā un apskatāmies dokumentus apstrādes procesā, vēlreiz pārbaudam. Mēs redzam, ka šeit atrodas viens rēķins, tas, kurš bija stādījā grāmatvedis atgriezis dokumentu apstrādātājiem, apstiprinātājiem. Tātad ar šo dokumentu vēl būs jāstrādā, bet savukārt dokuments, kura apstrāde ir pabeigta, mums parādās šajā te vietiņā. Tas ir tas rēķins, kuram mēs esam gan izveidojuši maksājumu uzdevumu, gan arī ievadījuši tildes jumī. Savukārt šobrīd mēs esam iekšā ar grāmatveža lietotāju vārdu un parolīti, un uz mūsu vārdu nav reģistrēta neviens uzdevums. Tad šobrīd mēs esam nodevuši koriģēšanai šo te rēķinu atpakaļ klientu, vadītājiem, un vadītājs tad arī domā, un pirms viņš nebūs viņu apstiprinājis un koriģējis, un iesniedzis atkārtot grāmatu dibā. Grāmatvedim visi uzdevumi ir padarīti, un to mēs varam arī redzēt šeit uzdevuma menedžerī. Mēs nospiedām Shift F5, lai atjaunotu ekrānu, viņš vēl bija vecais, mums ir palicis tikai vadītājs, un šeit ir vairāk uzdevumu, kas ir saistīti konkrēti ar vadītāju.